Ņemot vērā, ka manas saknes ir IT lauciņā vairāk nekā tajā, kur jums visiem ir citiem saknes, tad es esmu aicināts parunāt par nākotnes vīzijām. Un pastāvēs, kas pilnveidosies, kā mēs izmantosim jaunos rīkus, kā mēs izmantosim šīs jaunās tehnoloģijas. Mākslīgais intelekts ir šobrīd tāds karsts kartupelītis, kas tiek vaļāts visos iespējamos virzienos, tiek meklēti arvien jauni pielietojumi, un reizēm var sākotnēji šķist, ka šie pielietojumi ir absolūti nevajadzīgi, bet tas viss piederās pie šīs jomas tāds attīstības, jo tikai tie meklējumi ir vajadzīgi, lai mēs saprastu, kas mums noderēs, kas mums būs vajadzīgs nākotnē. Būtībā tas, ko mēs šobrīd redzam mākslīgā intelekta lauciņā, tas ir pielīdzināms tā saucamajam .net, .com burbulim, kas bija aptuveni 2000-os, kad sprāga gaisā čupa ar mājaslapām, visādi online servisi. Un, daudzi no šiem servisiem, no šiem pakalpojumiem nomira dabīgā nāvē, bet bija tādi, kas atrada savu nišu tirgu un paņēma ļoti lielu kumosu no tirgus un ienāca mūsu ikdienā. Sociālie tīkli, kaut vai tas ir vienkārši kā viens no piemēriem, bet tur ir vēl sociālie tīkli, Facebook, Twitter. Bija laiks, kad retais tur bija, bet tagad retais no jums tur vairs nav. Varbūt ne gluži katru dienu izmantojot, bet jūs vismaz esat tur reģistrējušies, jūs zināt, kas tas ir. Un tie pielietojumi ir daudz un dažādi. Kāds izmanto informācijas ieguvēji, seko sev interesējošiem kanāliem, domu biedru grupām, kāds izmanto informācijas izplatīšanai, tam visam pa vidu reklāmdevēji, un tāpat laikā kāds skatās kaķīšu bildītes katru dienu 30 minūtes un spēlē bumbiņu spēlītes, fermu un kas tik tur vēl nav bijis. Bet stāsts par to, ka tā platforma jau ir viena, un mūsu pašu rokās ir kā mēs viņu izmantojam un izmantosim. Mēs dzīvojam tādā interesantā laikā, kad katram kabatā ir tāds superdators maziņš, par kuru 20 gadus atpakaļ mēs par šo jaudu varējām sapņot, ka kaut kas tāds vispār varētu būt mājas datorā, kur nu vēl kabatā. Un piedāvām mums ir pieeja ļoti lielam kvantumam informācijas. Nav tā, ka digitalizēts ir pilnīgi viss, bet tomēr tas informācijas apjoms, kam mēs varam piekļūt, ir liels. Un tieši tas pats stāsts ir arī šobrīd par mākslīgo intelektu tajā viņa attīstības posmā, kur mēs šobrīd esam, ka tas pielietojums nākotnē būs ļoti atkarīgs no tā, principā no mums. Mēs varam tā retrospektīvi paskatīties atpakaļ 20 gadus atpakaļ vēsturē, un mēģināt apjaust tos virzienus un mērogu, kurā tas attīstīsies, bet mēs nevaram precīzi prognozēt. Mēs varam vienkārši piekārtot savu galvu un būt gatavi tam, ka pārmaiņas būs. Īsi izsakoties, mākslīgais intelekts spēs teju jebko, pasvītrojot teju, jo pilnīgi visu laikam jau nespēs. Tad atkarīgs tikai no tā, kā mēs to mācēsim izmantot, kā mēs mācēsim formulēt uzdevumus, kā mēs mācēsim apmācīt šo mākslīgo intelektu. Un ir skaidrs tas, ka ja uz doto brīdi vēl nav radīts rīks, kas mums var palīdzēt mūsu ikdienas darbu veikšanai, ir skaidrs, ka rīt tas būs. Tad tie soļi, kā tas lec uz priekšu, ir vienkārši wow. Gaisā virmo bažas, ka daļai no mums tiks atņemts darbs. Ir skaidrs tas, ka situācija mainīsies, bet ir vienlaikus skaidrs tas, ka darāmā pietiks visiem. Pietiks visiem, kas būs gatavi izmantot jaunus rīkus un iet līdz laikam. Un tāpēc ir jomas, kurās šī darba zaudēšanas tendence ir izteiktāk, tā skaitā manā IT jomā. Tā pati programmēšana, mākslīgais intelekts spēja uzrakstīt kodu, garu kodu daudz ātrāk par mani.
kilometrīgus datubāzes pieprasījumus, vienkārši hops un ir gatavs. Un mākslīgais intelekts nepielaiž kļūdas, nepielaiž sintakses kļūdas, māk izlabot kļūdas, māk caurskatīt kodu un tā tālāk. Un viņam nenāk miegs, viņš var strādāt visu laiku. Un tas var radīt sajūtu, ka pēc manis vairs nav vajadzības. Bet kādam jau būs jāpieņem tie lēmumi, kādam būs jādod tie uzdevumi, kādam būs jāpārliecinās par rezultāta atbilstību prasītajam. Un tas man vedina domāt, ka arī citās jomās, tā skaitā kultūras mantojuma aizsardzības jomā, speciālisti ir un būs vajadzīgi. Jautājums tikai, kāds būs viņu ikdienas darba pienākumi. Visticamāk, ka daļu no tādiem ikdienas rutīnas pienākumiem mēs varēsim automatizēt, mēs varēsim to atdot tehnoloģijām. Un tas ir jāuztver nevis kā mums atņem darāmo, bet mums būs vairāk laika, lai mēs varētu pieslēgties kaut kādiem problēmu jautājumiem, kuriem, būsim godīgi, mums bieži vien ikdienā šobrīd nav laiks pieslēgties. Zinošs eksperts mākslīgais intelekts neaizstās. Jo mākslīgajam intelektam nav tāda dzīves pieredze, tāda intuīcija, tā kā tas ir cilvēku prātā. Un vēl jāņem vērā tas, ka mākslīgais intelekts balstās tomēr uz kaut kādu iepriekšējās informācijas analīzi. Un tā ir digitalizēta informācija. Un skaidrs, ka viss, kas ir pasaules vēsturē noticis, šobrīd nav digitalizēts, ne tuvu tam. Attiecīgi, mēs runājam par to, ka tiek mākslīgais intelekts strādā, spēja kaut ko it kā jaunu radīt, bet tas viss ir balstīts uz kaut ko, kas jau ir bijis pirmkārt, un otrkārt kaut ko tādu, kas viņam ir iebarots apstrādēji. Un mākslīgajam intelektam arī ir grūti nodot sajūtas, maņas, cilvēka apmierinātības pakāpi, prieka stāvokli un tā tālāk. Bet tas lai paliek mums cilvēkiem. Nedaudz ieslīgstot detaļās par aptuveniem iespējamiem tehnoloģiju pielietojumu scenārijiem. Tā kā mēs esam nedaudz ierobežot laikā, es nemēģināšu, un es arī sapratu vakarā, ka es biju domājis rādīt visādus interesantus rīkus un dažādus piemērus, ko tik nevar izdarīt, bet saprotu, ka nav jēgas, kurš gribēs pats pamēģinās, un es iesaku to darīt. Bet jā, tā attīstība ir fantastiska, un tādi jauni projekti un jauni rīki rodās vienkārši kā sēnes pēc lietus, un ar katru dienu ir kaut kas arvien aizraujošāks, un ir tiešām interesanti pasakot līdzi. Un, teiksim, vienu dienu mēs spēlējamies ar šiem chatbotiem, kas tikai pagājušā gada nogalē tika palaisti, un tagad arī Google savēju palaida salīdzinoši nesen. Mēs spēlējamies, dodot tur kaut kādus uzdevumus, sacert dzejolīt un tam līdzīgi, bet paiet mēneši un lielie tehnoloģiju milži sāk integrēt šos rīkus savos virtuālajos asistentos, visādās apmācības programmās, meklētājos, un tie ir burtiski mēneši, kad Kops un Microsoft ir kaut ko nopircis, Google ir kaut ko nopirkuši, viņi kaut ko sāk integrēt kopā. Tā ka šīs tehnoloģijas ienāks mūsu ikdienā arī diezgan nemanāmi. Esmu vairāk kā pārliecināts par to. Ja šobrīd vēl ir tā fāze, kad mums ir kaut kāda ideja, šo varētu automatizēt, šo varētu kaut kā izdarīt ērtāk, un tad mēs meklējam rīkus. Bet paies laiciņš un, piemēram, kā tas ir ar bildīšu ģenerēšanu, lūk, te arī šīs te bildītes ir ģenerētas ar mākslīgo intelektu, protams, kā to var nojaust, un ar pāris klikšķu palīdzību uzrakstot kaut kādu pieprasījumu, un hops ir bilde. Šobrīd mēs vienkārši štancējam bildītes un sajūsminamies par to, kā tā tehnoloģija ir nolasījusi, ko es vēlos parādīt un spēj to vizualizēt. Bet atkal paiet pāris mēneši, un Adobe, kas ir liela kompānija grafiskajā lauciņā, viņi sāk integrēt savos produktos šo iekšā. Un tur, respektīvi, būs kaut kādas aplikācijas, būs kaut kādas programmas, kaut kādas sistēmas, ko jūs esat pieraduši izmantot, un tur vienkārši parādīsies kaut kāda jauna funkcionalitāte, tā skaitā telefonos. Un tā, ka mēs nemanot tiksim ieraut šajā visā iekšā.
Jā, arī datorgrafiķiem un dizaineriem, un fotogrāfiem arī šis ir tāds izaicinošs laiks. Bet arī tur strādā tas pats princips, kas prezentācijas nosaukumā pastāvēs tas, kurš pielāgosies. Cik minūtes jau runāju? Es neieslīgšu baigi detalizēti tie iespējamie pielietojumi virzieni. Un tad tālāk viņi ir tā atsevišķi uzskaitīti. Automatizētās, ko mākslīgais intelekts varētu mums palīdzēt darīt? Ir skaidrs tas, ka mākslīgais intelekts spēja apstrādāt milzīgus datu apjomus un darīt to ļoti, ļoti ātri. Te nav runa par simtiem un tūkstošiem darbinieku, ko mēs noliktu kaut ko apstrādāt, iedot viņiem, iziet cauri arhīvam, kaut ko atrast. Mēs runājam par krietni lielākiem apjomiem. Un piedāvā mākslīgais intelekts spēj to zibenīgi strukturēt, komplektēt, pārbaudīt šo informāciju un tādas algoritmiskas lietas, ko var salikt uz papīra, izdara to, un viņš to hops un izdara. Un tas taupīs mūsu laiku. Vizuālā analīze, tātad mākslīgais intelekts veicot video un attēlu analīzi, spēj identificēt kultūras objektu elementus, klasificēt tos, veikt salīdzinošas analīzes starp dažādiem objektiem vai arī starp vienu objektu dažādām fotofiksācijām dažādos laikos. Tāpat ir 3D skenēšana. Šobrīd mums ir programmas, kas mums it kā ļauj nolikt blakus vienu un otru, skenējumu dažādos laika posmos, vienu otram virsū un skatīties kaut kādas atšķirības, bet mākslīgais intelekts mums varēs dot kaut ko bišķiņu vairāk arī šajā jomā. Un tas, kas iepriekš, es nezinu, gadus nesaukšu, bet kaut kādu laiku atpakaļ, kas kādam ir bijis doktora disertācijas tāds cienīgs uzdevums, tas ļoti iespējams, ka mūsdienās ir mākslīgajam intelektam, vai ne šodien, varbūt rīt, burtiski minūtes. Atrast informāciju, izpētīt, sastrukturēt, pieņemt kaut kādu kopsavilkumu, uzštancēt. Un kādreiz tam bija vajadzīgs krietni vairāk laiks. Teksta analīze. Būtībā šis ir tas lauciņš, kur šobrīd mēs mākslīgo intelektu redzam visvairāk. Visi šie chatboti, kuriem mēs varam lūgt palīdzību ikdienas darbos arī, un es ieteiktu tiešām pamēģināt katram, jo ir iespējams iemest garu dokumentu un dabūt dokumentus, kurus mēs lasām cauri, mēs nesaprotam īsti, kas tur ir domāts, mēs iemetam šiem rīkiem, un viņi hops un pa punktiņiem saliek mums, kas tur ir domāts. Un to dara vienkārši tā, ka bišķiņi paliek muti vaļā. Īpaši noderīgi tāda teksta analīze, protams, ir vēstures pētniekiem, literatūras zinātniekiem un tā tālāk, bet arī mums pašiem ikdienas darba veikšanai jau šobrīd tas var noderēt. Es pat reizēm ēpastus gari atnāk no kādas valsts institūcijas, kāds garāks ēpasts, blā, 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 un kopija paste chat GPT, un viņš mums izdod vienu teikumu, ka līdz tam un tam datumam jāizdara tas un tas. Viss. Nopietni. Tehniskā diagnostika. Mākslīgais intelekts var palīdzēt diagnosticēt kultūras objektu stāvokli. Tas ir sākot ar tādu triviālu fotofiksāciju veikšanu, bet tā nedaudz nākamajā pakāpē atrodot defektus, identificējot viņus, vai arī ejot tālāk, piemēram, identificēt, ka glezna ir pakļauta baktēriju bojājumiem vai kādai ķīmiskai iedarbībai, degradācijai, kas var sarežģīt saglabāšanas pasākumus. Un, protams, ka šo var darīt arī eksperts, balstoties uz savu dzīves pieredzi, aplūkot tūplānā šos objektus, gleznas vienalga, un tad pieņemt kaut kādu sākotnējo lēmumu, uz ko tad balstīt savu tālāko rīcību. Bet iedomājieties, tad viena lieta, ka cilvēks iziet pa baznīcu un apskata katru stūri, otra lieta, ka mēs palaižam kaut kādu dronu, robotu, viņš izlido katru stūrīti, sabildē visu izpēti līdz pēdējiem sīkumam,
Un hops, mums pēc dažām minūtēm ir kaut kāds sākotnēja atskaita par to, kam pievērst uzmanību. Un tad jau eksperts ņem rokās šo reportu un sāk skatīties sīkāk. Tad šīs tās vietas, kur mēs varam taupīt laiku. Metadatu uzlabošana, tas jau būtībā iet rokā ar to manis pieminēto tekstu analīzi, bet mākslīgais intelekts ļoti ātri spēja kaut ko sakārtot, savilkt kopā un attiecīgi jau šobrīd tiek izmantots, lai piekārtotu dažādus arhīvus un tā skaitā ne tikai digitālus, ne tikai datubāzes, bet jau ir pirmās tendences uz to, ka tā kā te bildē es mēģināju to ilustrēt, ka robotiņš braukā pa reālu arhīvu un ņem no plaukta ārā pats māk noskanēt, tā ka iedomājies. Un, tā ka varat atslāpt šajā lauciņā, ļoti iespējams, ka vajadzēs tikai dot uzdevumu. Nebūs lēti. Es domāju, ka jebkas, ko tu spēsi uzrakstīt uz papīra soli pa solim, ka jāizdara tas, un pie tam uzrakstīt kilometrīgu palagu par to aprakstu, ko vajadzētu varbūt izdarīt, un viņš izdarīs visu. Tu uz vietas aizejot uz objektu, tā kā domā, tā man ir laiks stunda, tā. Bet viņam būs laiks pietiekami. Sēdi ofisā, nospied poli, viņš aizlido, atlido, pārspēlēt. Protams, ka ir forši aizbraukt uz vietas un pašiem paskatīties, bet te visu laiku jāliek uz svaru kausiem šis te ir. Kur mēs tērējam laiku neliederīgi un kur mēs varam to iekonomēt. Tad otrs ļoti lielais lauks visā šajā mākslīgā intelekta attīstības lauciņā ir šī virtuālā un paplašinātā realitāte. Ir skaidrs, ka nekas nespējas aizstāt fizisku klātbūtnes sajūtu. Tas ir tā kā paņemt to bukletiņu, to grāmatiņu rokās, pašķirstīt, sajust papīra smaržu, to mums nekas neaizstās. Bet situācija mainās tad, ja objekts neeksistē vai arī ir vai pilnībā zudis vai daļēji zudis, un tad tālāk nāk šīs paplašinātās un miksētās realitātes tehnoloģiskās iespējas un sniedz mums tādu kaut daļēju klātesamības sajūtu. Un te jau nevar neminēt arī to fizisko un arī finansiālo ierobežojumu, ka attiecībā uz savām vēlmēm apceļot pasauli, jo atvaļinājums ir tik, cik ir, nauda ir tik, cik ir, visur aizbraukt nevar. Un, protams, ja neiekārtojas tādā darbā, ka darbs ir vizināties apkārt un pētīt. Te ir par šo vēl ir tāda nianse, ka mūsdienās ļoti daudz kultūras objekti ir turistu apsēsti. Cilvēki, kuri vēlās šo fiziskās klātbūtnes sajūtu, viņu netrūkst. Un tas nekas, ka var mājās paskatīties bildes, bet viņi grib būt klātbūtnē klāt. Bet reizēm šis kādam spēlē kā traucējošs apstākļus, tā skaitā man pašam bieži vien, ka tas man tagad traucē pilnvērtīgi izbaudīt to konkrēto vietu vai objektu. Un ja tur apkārt ir turisti un visi ražo nevajadzīgi gigabaitus ar saviem telefoniem, ar pilnīgi vienādām bildītēm, es mēdzu, esot citās valstīs, vienkārši aiziet vēlā vakar pastaigā, burtiski tā, ka pusnaktī, kad nav vairs neviena, un tad tās sajūtas pilnīgi citas. Un te katram ir jāizsver, kas kuram ir svarīgāk. Vienam ir tā klātesamības sajūta, vienalga pieciešot to burzmu un troksni, kas ir apkārt, un kādam citam atkal uzlikt mājās brilles un pasēdēt klusumā un mierā, un varbūt kāds virtuāla gida pavadītam, izstaigāt kādu pilsētu, un plus caur virtuālām brillēm, piemēram, redzēt kaut kādas vēsturiskās ainavas vienlaicīgi. Es ieliku šo bildi, jo tā ideja līdzīgi kā koncertos, ka ir jau forši būt koncertā, ir forši jau vēl pie skatuves sanāk tuvāk, tikt klāt, baigi forši, bet cik pēdējā laikā ir sanācis būt? Tur priekšā ir visi ar saviem telefoniem, visi filmē, labi, visi nē, bet tik daudzi filmē katru dziesmu pēc kārtas un liekas, kur viņi to pēc tam liek, kam viņi to rāda. Labi, nofilmē tur tās 10 sekundes Instagram storija nodeva, uztais vienu selfiju un visu un bauda tālāk mūziku, bet nē, tad šīs lietas ir mainījušās, un tad liekas, ka varbūt es varētu arī uzlikt mājās
austiņas un tādas virtuālās brilles un pabaudīt tā citā līmenī. Protams, kāds teiks, ka štuns par to burzmu un tā tālāk to klātsamības sajūtu, tāpat mums tas nespējas iedot, tās virtuālās brilles un šīs tehnoloģijas, bet ir jāsaprot tas, ka viss šis lauciņš, lai arī viņš attīstās ģeometriskā progresijā pēdējos gadus, bet tas joprojām ir tādos bērnu autiņos. Un es domāju, ka mēs vēl īsti nenojaušam, kurā virzienā tas attīstīsies, kā tieši tas izskatīsies, bet tā intuīcija un tas tehnoloģiskais, šī brīža tehnoloģiskais progress, man liek domāt, ka tā virtuālā realitāte viņa būs tik ļoti tuvu realitātei, ka mums vairs nebūs tā baigi jādomā. Jā. Vai braukt pa īstam, vai uzlikt brillītes. Un tātad izmantojot šo virtuālo realitāti, paplašināto realitāti, var radīt tādas interaktīvas pieredzes un ļaut cilvēkiem iejusties vēsturiskās situācijās un apskatīt zudušas būves, vietu rekonstrukcijas. Un kaut vai iztēlojoties šī pati iela, jūs ejat pa ielu, uzvelkat brillītes. Es pieņemu, ka arī tās brilles šobrīd izskatās tādas lielas, milzīgas, un mums vienkārši negribās tādas vilkt, kur pa ielas staigāt. Bet es domāju, ka arī šis mainīsies, ka kaut kādi būs risinājumi tādi saprātīgāki izmēros. Un, jā, varbūt. Un jūs ejat pa ielu, brilles, telefonā pāris klikšķi, un jūs priekšā redzat to vēsturisko ainavu. Jums pretī nāk cilvēki, kuri ir saģērušies vēsturiski, autentiski. Respektīvi, tie cilvēki, kas nāk īstenībā pretī, tie vienkārši mākslīgais intelekts viņus tā kā pārģērbi, lai jūs neuzskrienat viņiem virsū. Un garām pabrauc kariete, zirgu vilkta, bet īstenībā tā ir automašīna un tā tālāk. Un tas mums rada šo sajūtu, iespējams spējas radīt. Es negribu teikt, ka rada vai radīs, bet tas ir mans minējums, mans pieņēmums. Un lūk, un te ir tas, par ko Pēters runāja un lika man aizdomāties par to autentiskumu, ka hei, varbūt jautājums jau varbūt par tām sajūtām vairāk nekā par to, lai tas ir patiešām īsts. Ja mums tā tehnoloģija spējas radīt to sajūtu, ka mēs ejam pa īstam pa šo ielu, varbūt forši. Nedaudz biedējoši. Protams, tas viss un tādā ilgtermiņā raugoties, var likties, ka sēdi mājās, pieslēgts pie virtuālās realitātes, pasūta ēdienu, baudi kultūru, strādāt it kā var, bet varbūt pat vairs nevajag. Un tad, var sākt šķist, ka tas, ko mēs redzējām Matrix triloģijā pirms pārdesmit gadiem, tas vairs nešķiet, jau vairs tik ļoti seriāli. Un tas, ko Vils Lācis rakstīja Noriet pilsētā, arī vairs ne. Distancējoties no šiem biedējošām nākotnes vīzijām, ir jāmēģina saprast, kā šīs jaunās tehnoloģijas, kas neizbēgami ienāks mūsu ikdienā, kā viņas izmantot savā labā. Un tas ir gan katram personīgi individam sev, gan arī kopējā labuma vārdā. Šajā gadījumā kultūras mantojuma saglabāšanas izpētei, popularizēšanai, aizsardzībai. Digitalizācija, restaurācija, vēl kā viens no virzieniem, ka palīdz digitalizēt, atjaunot senus manuskriptus, gleznas, mūzikas, video ierakstus, audio uzlabošanu. Noteikti iesaku paskatīties. YouTube ir kaut kādi, es tur dažādas esmu redzējis, 30. gados, 50. gados filmēts nezinu kādām vecmodīgām kamerām, dažādi kadri uzņemti, un viņi ir apstrādāti ar mākslīgo intelektu. Viņi ir uztaisīti plūdeni, 4K kvalitātē, 60 kadri sekundē, un plus vēl izkrāsoti. Un liekas, ka tur kāds ir ar tādu pašvakāku, pavecāku GoPro gājis, burtiski vakar cauri. Un es domāju, arī šis lauciņš turpinās attīstīties, un tas arī viena lieta ir lasīt par to, kā tur kaut kur Londonā uz ielas bija 30. Otra lieta ir paskatīties tādu video. Un nākamais attīstības solis droši vien varētu būt tas, ka uzlieku brilles, un es eju tur, esot 30. Papētīt vecus auto, piemēram, tā. Izglītības lauciņš arī, protams, kā viens no virzieniem. Tas savā ziņā iet roku rokā
viss šīs interaktīvās mācību platformas, tas ir stipri saistīts ar šo paplašināto realitāti. Tur ir attīstībai virzieni daudz. Jā, mūsu paši IS mantojums, ko tad mēs varētu tuvākā vai netik tuvā nākotnē mēģināt šeit dabūt iekšā. Vienkārši paraugāmies, kas ir tās lietas, kas mums aizņem ikdienā visvairāk laika. Mēģinām saprast, ko no tā varētu kaut kā likt darīt tehnoloģijām. Koncentrējamies uz to, ko tehnoloģijas nespēja darīt. Un tāda iesnieguma apstrāde, daļa, man jau nav jāstāst jums, jūs paši zināt,